Madonas novadā aktīvās ziemas atpūtas sezona vietām sākās jau novembrī, bet, iestājoties atpūsnim, tā pietuvojusies savam noslēgumam. Sniega mūsu novadā šajā sezonā bijis daudz, un to atzinīgi novērtē arī atpūtas vietu saimnieki. Runājot par aizvadīto sezonu, teikšu tā, ka viņa ir bijusi tikai pozitīva. Un ar ko ir raksturīgi tieši šī ziema no pagājušās, kas arī bija tiešām arī ar sniegiem bagāti, tas, ka šī ziemā 3 mēneši nav bijis neviens atkusns. Un viņa bijusi monotona, vienāda, augsta, barga. Mums visnotaļ kā kalnu uzņēmējiem pozitīvu. Tā kā esmu gandarīts par šāda veida pavērsienu mūsu klimata joslā, kas ir iekškā atrodas Latvija vai ne, un runas par globālo sasilšanu. Es vairāk teiktu, spriežot pēc šīs ziemas, ka tas varētu būt pēc globālās sasalšanas vairāk vai mazāk. Madonas novadā ziema ir nozīmīga turisma sezona, kas pulcē daudzus interesantus ne tikai no Latvijas, jo te pieejamas 12 slēpošanas bāzes un trases. Aizvadītā ziemas sezona Madonas puses turisma piedāvājumam ir bijusi ļoti laba. Un tas ir pateicoties tieši klimatiskajiem apstākļiem, jo tāda ziema kā šogad sen nebija bijusi. Un tas visiem ziemas aktīvās atpūtas cienītājiem ļāva izbaudīt ziemas priekus no visas sirds. Domāju, kad šoziem arī varbūt tas arī bija ļoti populāri pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, jo to varēja manīt arī dažādos masu medijos, kas to mudināja darīt, ka cik daudz pozitīvu emociju dot brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā. Un to arī ļoti labi varēja redzēt Madonas un Gaiziņkalna apkārtnes slēpošanas trasēs, jo sestdienās un svētdienās cilvēku bija daudz. Līdz ar to arī šī labā ziema ir devusi tādu zināmu pozitīvu ieguldījumu arī pieprasījumā pēc naktsmītnēm. Protams, visvairāk noslogotas bija tās naktsmītnes, kuras atrodas tieši pie slēpošanas trasēm, bet, ņemot vērā to noslogojumu, tad arī pozitīvs tāds pieprasījums veidojās arī apkārtnē esošajām naktsmītnēm. Taču, lai arī šobrīd sniegu daudz viet nomaina dubļi, pēdējie ziemas prieku mīļotāji vēl steidz izbaudīt slēpošanas azartu. Tas ir ierasts un patīkams silts laiks un sniegs un var sauļoties. Ļoti labi. Šodien laikam pēdējā reize. Tāpēc, kad tie lieti nāk un tagad atkal būšot tūlītās. Tā kā vairs jau nekas. Tas ir parasti pavasaros, ir tā. Uznāk tas siltais, tad lietus. Un pēc tam atkal sāk salt. Tas nav pirmais gads, kad es tā daru. Man vienmēr patīk pavasarī slēpot. Tad ir silti un jauki un saulīt no rīta vēl pasauļojāmies. Šo ziemu bija brīnišķīga. Bija ļoti daudz sniegs un Rīgā varēja arī ar parastajām slēpēm slēpot. Un tā kā bija ļoti, ļoti jauki. Lai arī ziemas sezona ir noslēgusies, Madona tik un tā paliek pilsēta, kurā ik viens tiek gaidīts.